Čau visiem! Esmu atbraucis uz ziemas copīt beidzot. Uz Bārtu atbrauc. Pagājušajā gadā šajā vietā bija atbraucis. Tad uz fīderiem varēja makšķerēt. Šogad paskaties, kas pa ziemu laukā. Šoreiz te ir mīnus 14-15 grādi kaut kā tā. Mēģināsim tad te uz ledu pamakšķerēt. Šitā upe ir vispār pirmo reizi, kur es vispār no ledus makšķerēju pirmo reizi. Toreiz bija arī interesanti asar, raudas, bimba noķēra kādu. Redzēs, ko šodien te varēs izmakšķerēt. Varbūt kāda zivtiņa krāpīsies normāli. Skatos, kad makšķernieki jau darbojās tad tālāk. Tas arī ir jau pozitīvi. Vismaz zinu, ka kāds kaut ko jau ķer. Protams, drošībai arī šitos paņem līdzi hops, ja nu kas, lai ir. Un kaut arī ledus jau ir diezgan biezs. Nezinu, kā te tieši Bārtā, bet Liepājā bija aizgājis pamēģināt stīņas ķert. Tur bija vairāk kā 30 centimetru biezs ledus. Nezinu, kā tur tieši starp tiltiem, no tramvaja tilta līdz tam tiltam tur. Mēs bija uz ezeru pusi bišķi vairāk, tur bija ļoti biezs ledus. Un tagad atbrauc šodien uz Bārtu pamēģināt. Cerams, ka kaut kas izdosies. Šogad būšu elektrizētais. Labi ir, ejam lejā. Nu redz, šitāds izskatās tas komplektiņš. Deva laķeni un ķīniešu urbīts. Īstenībā tas urbs arī tāds ir, kā viņam tāds pludiņš ir. Es pamēģināju, tā arī ir. Ja viņš iekrīt āliņģī, viņš nenoslīks, viņš paliek virs ūdens, tas viņu spēj noturēt virs ūdens. Ko? Izurpsim pirmo āliņu. Skatīsimies, kā mums tas ķīnietis taisa āliņģi, jā. Nu re, aiziet, jā, pievelkam aķeni kārtīgi. Uz pirmo ātrumu es urbu ar viņu. Vakar vismaz tā es urbu. Šodien arī tā urbu. Paskatīsimies, cik tad Bārtā ir biezs ledus, ne? Aiziet. Hop, jā. Iet labi, hopā, ir, taurums ir, āliņas izurts ir. Paskatīsimies, cik mums te ir biezs ledus. Kur mēs tā vāpsim palikt te? Iztīrīsim āliņģīt. Kaut kāds dažus āliņus iebarosim, ieliksim barību. Man līdzi ir arī. Iebarosim, vēl noķert dzīvo. Šodien mēģināšu uzlikt vienu ūdu vēl. Kā mums noteikumos ir, var tikai vienu ūdu izmantot. Vai nu divām makšķerē, vai nu vienu ūdu un vēl kādu citu makšķerīt. Paskaties, Bārtā ledus vienkārši biezs. Ko var gribēt? Tik ilgi sals turās. Vai ne? Tu Dievs! Te ir, reku, es tā to karotīti pamēģinu līdz apakšai. Iedomājies, šitāds te no karotīts apakš līdz manam īkšķim. Milzīgi biezs ledus. Ķīnies ņem kā traks, vai ne? Nav nemaz tik slikti, pavarsim te vairāk. Es 10 āliņus izurbu jau, super. Man patīk, kā viņš iet. Īstenībā nav tik traki. Nevis nav tik traki, bet ir ideāli. Tam urbim, redz, šitā daļa arī plasmas. Viss ir no plasmas praktiski, tikai naža, metāla. Un pats galvenais, viss, kas satur kopā, visu to sistēmu, tas ir no alumīnija. Un te ir tāds adapterīts. Viņu var arī nomainīt, ja grib. Var pasūtīt viņam ar internetā un uzlikt uz perforātoru, ja labi grib. Arī tā tur pārdodās. Tāds viņš ir. Un šitas te ir 150 diametrs.
labs. Teikšu, ka diezgan labs redzēs, cik ilgi tie naži turēs. Bet viņi ir asti tā kā žileti. Saku, vakar es urbu nepamanīju pirkstu pārgriez ritīgi. Nu tā, labi ir. 10 tāliņas esmu iztaisījis, tas ir ar tādu elektrizēto iet ātri ļoti. Nu tā, nu jā, labi ir. Mēģināsim meklēt kādu šito te haizivu bārts. Nu jā, līdz kamēr neurbjam, noņemsim to akumulātoru nost. Noņemsim nost un ieliksim siltumā. Vasaras somiņā, redz? Vasaras somiņa arī noder ziemā. Tu ieliec vienkārši apakšā somiņā. Hops. Un somiņā aiztais ciet un tev tur ir siltumā. Kad vajadzēs varēs izņemt to klārā. Vai ne? Tā viņš ir. Nu, viss kabats piebās stārpi un viss pārējais akumulātori, viss kabatās piepūties tā kā balons staigā. Ja tev tā vēl ar urbi jau diezgan pagrūti būtu. Bet, nu, viss jau var izdarīt. Bet, nu, uz akumulātoru ir interesanti. Interesanti pirmo gadu šogad pamēģināt, kā tas ir. Nevar sūdēties. Saules liels, paskaties, izrūp tikko un jau aizrauts ciet ir. Vēl šodien izmantošu arī dīperu. Vakardienas pirksts pārgrieztais. Džin. Šodien bišķiņ traucēs motilu uzlikt. Ja būs asins garš, varbūt būs plēsīgiem labāk patiks. Jā, labi ir. Ņemam ārā. Paskatīsimies vēl dīperīti, lai varam saprast, vai kāda dzīve apakšā ir vai nav. Tas būs tā efektīva darbība. Man ir šitāds dīpers, šitas te Čirps plus, dīper Čirps plus. Ieliksim vēl tas. Super ziemas copīt. Tā uzspiežam ziemas makšķerēšana. Un ko viņš mums te rādīs? 3 metru dziļums te ir. Protams, laižot iekšā tikai varēs redzēt, vai tur zivs nāk klāt vai nenāk klāt. Kaut kādas āliņas iebaros. Es domāju, ka kaut ko arī tepat iebaros, bet no sākuma palaidīsim ormišku, pamēģinās noķert dzīvā, vai ne? Hop, redz tādā maciņā. Ieliksim telefonu. Te man bišķi papīrs ir, lai siltumizolācija saucamā būs. Ieliekam šitā te un aiztaisam ciet. Hops. Un aiztais ciet, tad viņš ir ūdens necaurlaidīgs, var uzkarināt kaklā. Un patiesībā tas maciņš ir domāts likt ritenim uz tādu speciālu stiprinājumu, redz. Bet tu viņu arī var izmantot te, ielikt. Un skatīties zivs, vai ir vai nav, vai ne? Labi ir, dākam ārā makšķerīts un sāksim kaut ko darīt. Jā, un te ir tā manējā ziemas kaste. Te man mormišks, reku tādā kastītē ir salikts. Makšķerīts ziemas vairāks sasiets ir, lai vairāks mormišks ir, lai nav katru reizi jāpārsiena. Bļitkiņas, kur ielikt, tāda parastā kaste, kā jau ir. Visādas redz skaistas bļitkiņas, šitādas te. Visādas lietas ir, jācer tikai, kad zivs ķersies, vai ne? Tā viņš ir. Skaistā mana kaste. Labi ir. Sākam kaut ko darīt, lai iet, lai zivs sāk ķerties, ne? Makšķernieks zelts man te. Tāds skaists. Bišķiņ iemetīsim āliņģītī. Lai piesaistītu kādu zivtiņu, paskatīsies kā tā strauma te. Apakšā noteikti arī ir kaut kāda strauma. Viņš nesīs bišķu sāni. Kā nekā tā ir upe. Lai grūti redzēt atspīgi. Ūdens galīgi dzidrs nav. Vienīgais, kas man tur varētu traucēt vēl kaut kādi vižņos. Vēl ieķērušies tur apakšā bija. Ieķērās mans motils vižņos. Jā, tā viņš ir.
bišķiņi iebarosim, lai viņi te kaut kādu zīvu te sāk kaut ko rādīt, vai viņi te ir vai nav. Un ne, opt, ar motilu iesākumā. Un ne, labi, ka saulīt spīd, tad vismaz ir silts. Dīperī noteikti var redzēt, vai nevar. Jā, uzreiz kaut kāds strīps apakšā parādījās. Iespējams, ka tur būs zivs ātri klāt. Nu, ko? Sāksim copēt. Izvēlēsimies kādu murmišku. Paņemsim klasisko, ne? Šito te disko bumbiņu. Paņems tādu. Man makšķerīt ir interesanti ar 11. Jā, 11, 0,11 mm vai cik viņi tur skaitījās tā 0,11. Tāda aukleņa. Ar klasisko disko bumbiņu pamēģināsim te. Redzēs, nebūs pa vieglu šitajā te vietā. Pamēģināsim. Čik, 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 čik. Ja. Šitā te. Jā. Zelta krāsā, disko bumbiņu. Pamēģināsim, uzliksim to motilu. Pamēģinās, ja tur izskatās, ka parādījās apakšā kaut kāda zivs, ja iemet iekšā kaut kas sāk skraidāt. Motilīti uzliksim, motilīti, labi, ka saulīt spīda. Jo vakarā vienkārši saule nespīdēja, visi sali ciet ļoti ātri. Tagad saulīt silda, saulīt tomēr kaut kā neļauj tik ātri viņam salt. Pamēģināsim pirmajā āliņģītī. Un šito āliņu ar pēc tam ieliksim barībiņā. Tā baltā zivs, lai pienāk kaut kāds, jā, tas savainojums nav foršākais. Tā, 3 motiļus iesākumā. Uzliksim. 3 motilīši, redz? Šitā. Motilīti, tik. Čik. Un laižam iekšā, ne? Skatamies. Kā viņš mums te ies? 3 metri dziļums, jā, liels sals ātri apsalst viss. Vienīgais tas, kad strauma varētu būt nesīs mums prom no stāra, mēs diez vai varēsim baigi redzēt tajā tur dīperī. Jo tas stāvēs blakus, izskatās, ka diezgan straumi, man pilnīgi slīpi iet. Jā, tur starā neko neredzēs. Tas ir tiešām tā arī būs. Ka tur mēs neko neredzēsim. Varbūt pat mormiški būs pa vieglu šitā vietā. Varēšu dabūt uz grunta šito. Diezgan pa vieglu. Te arī tomēr upe tā ir. Jā, šis laikredz uzstiepjās un nesapratīs īsti šitā mormiši diezgan paviegli. Vai viņi nogāja līdz gruntī? Grūti pateikt. Diezgan viegli viņi ir, jā, šitai vietai. Nāksies ņemt citu. Upe ir upe. Šito āliņģī tad iebarosim, ielaidīsim barību, iebarosim un tad vēlāk atgriezīsimies, paskatīsies, kas te ir, vai ne? Laižam lejā, līdz lejai. Jā, baigi arī pat barotā nes uz sānta, var iedomāties, diezgan liela straumi. Nolaiž lejā un čuks. Čuks. Uzraujam, lai izkrīt barība ārā, ne? Un tīnam atpakaļ. Ielaidīsim vēl kādu. Jā, diezgan liela strauma ir. Sāna ritīgi nes. Barotava atvērusies, iztukšojusies. Un tā mēs te šito procesu 3 barotaviņas mazās nolaidīsim, vairāk nelaidīsim lejā.
pārbarot arī nevajag. Ne? Nofiksēsim viņu te. Te ir tādu speciāli nofiksē, lai turās ciet. Un tad čiks liek iekšā un laiž lejā. Hop, bišķu sāni viņš nobīdās no tā āliņa. Ne? Hop, grunti ir, bišķi pastāv kādu sekundīti un hop. Hop. Un tad jau var tīt iekšā. Lai te bišķi iebarojās šitā vieti, ne? Domāju, ka pat ar 2 pietiks te ziemā. Un šitā, ne? Iesim pameklēt citos āliņos tagad zivu. Bārī, man ir parastā brekšu barība līdzi. Parastā brekšu barība tā ir. Tikai, protams, viss neņēma. Bišķiņu uztaisīja, ko te iebarot. Ar tev kādu āliņu pēc tam iebarosim. Hop, hop. Nomainīja lāpstiņu, paņēma šito plasmas. Tas tam vismaz tik dikti nelīd klāt. Tas ledus metālu. Paskaties, kā jau aplips ir. Viss ar ledu jau. Paņēma labāk plasmas. Labi ir. Laiesim uz citu vietu paskatīties. Samēģinās noķert kaut ko. Šī te pagaidām nekas nebija. Kas te būs, nezinu. Te nāksies urp blakus āliņi, jo tāpēc, kad laiz iekšā, tas māneklīt mormiski noiet uz sāni, kaut ko nezinu, cik tāliņš paiet. Barība arī tagad, ka laid lejā, strauma apakšā ir. Tomēr viņš kaut kā uz turien, tad vajadzēs uz to pus kaut kas pamēģināt. Izēt pēc tam. Nu, re, par šito rajonu kādu stundu jau nomušķoju, nevienu zivu nevarēja atrast. Jābrauc ir kaut kur uz, var teikt, pa bārtu uz leju. Ja tur makšķernieki esot, tajā pusē laikam kaut ko vismaz var noķert, bet šitai vietā arī dīperī neviens zivu nerāda. Tad brauksim tur, kur bariņš ir. Tas nozīmē, kur makšķernieki ir, tur ir zivs, un ne? Pārbrauksim uz citu vietu, nav varianti. Ja te neviena zivu pilnīgi nerāda, un arī neviens opi nav. Pagaidām jau te, jā, stundas jau te ņemos, nevar atrast nevienu haizivu. Neko, pārbrauksim, cerams, ka uz labāku vietu. Cerams, ka tur būs labāk, ne? Nav jau citu variantu vairāk, ja te neķerās, te jābrauc citur. Hop, hop. Dislokācijas vieta jāmaina ir, nav varianta. Ieķērās man te āķīts. Laiks iet. Ziemā tomēr gaisma ir mazāk rekā vasarā. Tā mums ir jāpāriet uz to vietu, kur cilvēki kaut ko jau ķerot. Tā man tikko ienāca informācija. Labi, paldies tam, kas man paziņoja. Ka te nav ko darīt, ir jābrauc uz citu vietu, vai ne? Labi, tad tiekamies vēlāk. Redz, pārbrauc uz citu vietu. Te jau citu makšķernieki arī ir, tad jau kaut ko laikam te velk. Blakus viņiem es te arī nostājos. Pamēģināšu. Varbūt man te veiksies. Jo tur nevienu zivu nerādīja. Nu, te it kā dīpri ar pagaidām neko nerāda. Bet nekas. Te viņš dziļāks arī 4,30 dziļums. 4,30 te ir. Tur bija 3,5 ar te pa metru dziļāks pat. Man arī pie paša krasta. Paskatīsimies, kā mums te sanāks, vai ne? Varbūt te strauma nebūs tik dikta. Grūti pateikt. Te pat es dīperī redzu savu mānekli. Te laikam strauma nav tik dikta, varētu būt, tāpēc arī zivs te ārā apstājās. Skatīsimies, kā mums te ies. Jā, te jau es savu mānekli redzu. Tur bija tāda strauma, tur nevarēja redzēt pat mānekli. Bet šī jāliņa neviens neskrien klāt vēl pagaidām. Neviena zivs. Jāatrod, kurā būs, ne?
Te tā strauma laikam nav tik dikti. Super. Bet te vismaz redzēt, kas notiek. Palaiž zemāk. Tā prātīgi pakustināsim. Varbūt kādu zīvu piesaist. Jā, tas jau ir interesantāk, ka to var redzēt jau. Hops, palaidīs vēl drusku tuvāk gruntī. Din. Nu, kur tu esi? Man pirmā zivs varētu vien karodiņu ielikt. Laiks ir kā liela mīnusi, bet forši silts ir. Jā, neviens zivs te nepaceļās šajā āliņa. Labi, ir iesim uz citu. Šitē viņš nav. Nevienu haizivīt nevar noķert. Nu, ko te rādīs? Dun. Motilīti. Motilīti uzēda, ne? Var iedomāties. Bija tikko pirmā copīte. Būs. Te ir viņa. Nu, kur palika? Nu, būs vēl viens grābiens vai nebūs. Mēs sitienīši bija vismaz. Domāju, tāpat krasts ir. 4 metri dziļums te ir. Tak, kāpēc viņš negrib ņemt vairāk, jāuzliek svaigs. Svaigu motelīti jāuzliek, jā, te copīt bija. Tad jāuzliek svaigo cīti. Ne? Jā, tur viss ir copē kaut ko. Un te kaut kāda zīve te rādā apakšā. Tas nozīmē, ka jāiemet ir āliņģītī vēl bišķi. Piesaistīt viņas, vai ne? Šī te bija vismaz copīte. Kaut kas tur apakšā zīmējās bišķiņ. Kaut kāda līnija parādījās bišķi. Bet nav teikts, ka tas ir tas, ko viņš grib, ne? Mormiški jāpamaina būs. Cita makšķerīt. Ja te nenes prom, te varētu mazāk. Šitā diezgan paliela ir. Bet nu, ko tas traumē var gribēt? Traumē jau vajag smagāku bišķi. Hops, jā, izskatās skaisti. Lai iet lejā. Grimst lejā mans māneklis. Pakaļ lieliem asariem. Nav kāda zivu, kā tik zivs ķerās, un ne? Te bija zivs. Nozīmē, te šajā vietā kaut kas ir, un ne? O, kur te blakus ir zivis. Bet, kad viņš atnāks līdz manīm, pagaidām nav. Viens sitieniņš bija. Ir viena zīves, ir. Viena zīve šodien man ir. Es priecājos. Kaut kas man paņēma. O, kaut smuks asars paņēma, ne? Hops, ir viens asarīts, ir. Vai nav skaisti? Ne? Vismaz šite ir viens skaistuls. Paldies tev par copīti. Jā, superīgi. Tomēr vienu es noķēru. Nu, tāds 20 būs. Smuks, ne? Nu, skaisti. Vismaz viena zivs man ir šodien ieskaitē. Nu, ne? Es jau domāju, ka nebūs man te neviena zivs, bet, nu, viens asars ir tomēr. Superīgi. Par to iebarosim te to āliņģīti bišķi, lai te vēl atnāk kāds. Ne?
Jā, te tāda upē tomēr bišķi lielāks. Tur bija sasaistāt diezgan maziņas, vairāk ezeram. Jā, upē bišķiņi smagāks vajag tos māneklīšus. Jā, šitā vietā tomēr te, kur ir makšķernieki, tur arī zivs ķerās. Tā laikam ir te šajā pasaulē, ne? Viens smukulīts pieķērās. Tas bišķi pa lielu uz dzīvo likt. Varbūt, ka vēl kāds atpeldīs. Kur man viņā sapiņķerējās. Kur tur man te iepiņies manā oklā. Jācer, ka vēl būs kāds. Ne? Superīgi. Jā, bet dīperī tādu pirmo copu nevarēja redzēt. Varēja redzēt tikai, kad kaut kas tā kā pienāk. Bet lielā copu tikai varēja pēc tam. Jā, dīpers jau ar nokavēšanos rāda. Ne jau ar. Jā, viens asarīts ir šodien. Pa pāris stundām viens asarīts. Jācer, ka vēl būs kāds šajā āliņģītī, ne? Iemet bišķi iekšā, lai, ja ir te, lai pieturās. Bet viņš tā ļoti labi paņēma. Tā. Nevarētu teikt, tā kā ar gariem zobiem. Reku, vēl viens ir. Vēl viens man trāpījās lošis. Uj, norāvās. Oi, bet bija labi copa. Tas bija smuks. Jāiezāk ārā apskatīties. Nenoēda man plika āķi, bet bija tikai vēl viens, jā, noēda. Viens pliks āķīts palika. Oi. Prieks, kur rodies, ne? Atrad, kur viņi ķerās. Oi. Tā. Uzliekam virsū. Šeit diezgan liela mormiški tāda, bet tas bija labs, varēja just. Tā ātri norāvās nost. Nebija nekāds maziņais. Opā. Oi, kur tu man te iekat tiekšā nedabūja redzēt, pat kā tur uzķērās. Nu, cik tā tu jau iegrim. Jā, tur striepiņi rāda, kaut kas ir apakšā, varbūt uz to paņems, paskatīsimies. Nu, ko? Tā copīte ir mums te bārtā, ne? Laižam iekšā. Galvenais ir atrast. Atrast var, ja tu atrodi makšķernieks. Tad tu arī atrod zivs, ne? Tāds gārds kumās viņš tāds jākrīb ir. Bet negriba. Nenāk klāt vairāk neviens. Tas arī nenāk klāt. Nu, redz, vēl viens skaistuls pieķērās. Vēl viens skaistuls pieķērās, ne? Šitāds te. Opā, aiziet nākošam pakaļ. Te izskatās, ka te vēl apakšā ir. Varēs vēl kādu izcelt. Štajā āliņģī bija 2. Viena izilka, viens norāvās, šie āliņģi viens. Tad man visu katru āliņģi kaut kāda copīti bijusi. Tas man tā interesanti šajā vietā, ne? Tad ir kā rāda, ka kaut kas tur ir apakšā, bet viņš negrib paņemt. Aiziet, no. Tas nav sacētājs. Nu, red. Tur tālumā arī makšķernieki vēl ir šajā posmā, tad īstenībā kaut kas ķerās. Man 2 varoņi reku. Šitie superīgi. Jāpūr daudz priekš. Ir asarīši. Te ir asarīši, smuki ķerās. Tāda labi izmēri jūtās. Nāk. Oho. Es gribēju aiziet no tāliņa prom. Paskaties, kāds skaistuls atkal iznāca ārā. Hops, redzēju, ko šitāds te. Tāds man skaistuls. Varēja redzēt, ka viņš te ir apakšā šitāds te. Redzi?
prieks grodies, un ne? Pusdienu vairāk ilgu laiku nosēdēju. Tur izrādās tev zivs ir. Mēģināsim vēl te izcelt, jo viņš te rādīja apakšā, kad ir vēl zivs. Hop, superīgi, ne? Dīperī varēja redzēt, kad pacēlās līdzi uz augšu. Tas arī bija smuki tā. Uz mormiškā atskrēja līdzi. Tā kā te zivs ir. O, ir atkal viens. Oi, tur nost. Es jau taisījos iet no tejienes prom, un te izrādās tīri smuki kasar ķerās. Šī āleņģītī. Jā. Baigi interesanti, nebija ilgi vilkt šitā uz mormišu. Ho, skaistuļi. Gandrīz kā pēpusā te ķerās, ne? Oho, arī skaists. Hopā, ir. Viss tāds standarts. Bišķi lielāks šitas uzķērās. Redzēji, ko? Paskaties, šis jau bišķi lielāks ir. Tāds skaistuls, redzi? Šī tāds te. Man jau tagad motils jāreku. Jau izbeidzās, jāliek jaunu. Ja. Citi makšķernieki arī brauc uz tejienu makšķerēt. Labdien! Es te atbraucu, jau kaut ko jau noķēru. No sākuma es tur pamēģināju, tur vispār zivs nebija. Tu man teici, ka te viss kaut ko velk. Tad es atnācu, tad kaut kas ķerās. Smuk. Nu, šitādi te, ko tev redzēt. Nu, tāda tīri normāli. Nevarētu teikt. Jā, nav maziņ galīgi. Uz moteļiem arī, jā? Jā, uz moteļu. Uz citas pagaidām nepamēģināju vēl. Jā. Arī tur bija uz to vēl nefīgi gaži, uz sīkiem ņemiem. Es atkal biju tur uz priekšu, bišķi uz augšu, nu tur, kur tā nobrauktu, tur vispār nevienu zivu pat nerādīja. Tur, kur viens ir atvēja augšā, tur. Es esmu tad nostaigājis, lai izmalot vispār zivs. Te vismaz ir kaut kas šī vietā. Nu, nē, viņš teica, jo šitai, tad cilvēks sēž, parētām kāds lielais asars stāvs iekšā, bet arī daudz nav. Jā. Nu, es te tagad esmu neilgi jau. Ir viens man vēl aizgāja. Smaržs ir. Jā, smaržs ir. Paskaties, kāda skaistula noķēra tikko. Bija jau vairāks cops. Otrs ir tāds te skaistuls. Ne? Superīgais smukulīts. Un turpinam topīt. Ir jau ar, kad noraujās, bet nu tā. Tagad uztvēra tādu momentu, kad baigi labi strādā šitādi tumšs mormiška. Baigi labi strādā. Vai, sapiņķerējās tagad. Tāda tumšs mormiškiņa ar šitādi te. Redzi? Viņa tā kā spīd un šitādi te. Ar to zelta krāsā laid iekšā. Neņēma neviens, ielaid šitādi vienkārši. Otrais asars pēc kārtas jau. Superīgi, ne? Turpinām superīgo copīt. Nomainījām dislokācijas iet. Tur, kur cilvēki ir jau, tad arī cops ir, ne? Tā jau, tu nevar saprast, kurā vietā tev ķert. Tur, kur bija, tur neķērās. Tad viss sapiņķerējās. Pamēģināsim atkal tādu interesantu spēlīt bija, bišķi agresīvāk un šitāds te un ķerās te asar. Superīgi. Dīperī it kā neko nerādīja, bet copes ir. Ne? Grūti bišķi tā strauma panes šība, tad nevar redzēt to mormišku. Bet esmu priecīgs. Ja var teikt, ka izdevusies copi ir. Tā paņem tā čik. Šī tā te tik. Un es jau skatījos, kad dīperī parādījās tāda strīpiņa no gruntas, kā paceļās. Tad jau gaidīju, ka būs copi. Un
pa lielam bija. Cope. Jā, tas dīpers arī labi. Te ir 3,9 metru dziļums. Un tad jau tu var tā, prognozēt arī kaut ko. Tu redz, kad strīpa paceļās uz augšu, tad jau var teikt, ka zivs tuvojās jau tavam māneklim. Vienīgais jautājums, vai viņš paņems. No šitā āliņa divus izmakšķerēja. Divus asarīšu. Gan arī katrā āliņa ir cops. Neviens nav bijis tāds, ka tukšs pagaidām. Daudz es viņas te neesmu, bet laikam pārāk ilgi uz vienu es nosēžos. Straujā spēlīt. Tā es te ņemos šodien. Bet varš. Tāda skaista asara. Nav tāda maziņa, bet tāda labi izmēra. Nebūs? Nē, no šī āliņa laikam vairāk nebūs. Jāpāriet būs uz kādu citu. Šitai āliņi nebūs jāpāriet būs uz citu āliņi. Tā es turpinu te copēt. Asarīši ķerās vēl joprojām. Smuka. Bet no viena āliņa daudz asaru nepieķerās. 1, 2 copīts, viss. Daudz jau es viņas neesmu izurbis. Tagad tikko no šitā āliņa viena tikai izvilku. Bet rādījās tik kā vēl ir, bet neņem vairāk. Redzēs. Jāpaskatās. Bet, dīpers ļoti palīdz, teikšu, kā ir. Var redzēt uzreiz, kad paceļās no grunts. Bet redz, viens asars un viss. Šitajā bija. Vairāk neviens nav tā kā uz vieciņu stāvēt. Šitam, tā mēs vēl turpinam te copīt. Šodien arī beigšu makšķerēt. Asars noķēras, skaistos. Visādas jāpadzer vēl tēju. Visu dienu tad noņēmos, pat nepadzer tēju, nebija laiks. Bet jātaisās ir beigt makšķerēt. Augstums vēl joprojām ir, bet tā kā es esmu apģērbis, man īpaši augsts nebija. Pat īsti rokas nenosāva. Tā. Bang. Dīper, kad pirku. Tad nāca līdz šitās termos. Iedomājies, visu dienu nostāvēju. Nādas. Un šitā uzēdam maizīt. Vakar gaļīt iztēt. Zīve ēdīsim rītā. Tā, šīs dienas lielā atskaita. Asar ķērās tīri normāli. Ja es trāpījis pareizā vietā, tad viņi ķerās ļoti labi. Varētu teikt, labi. Cik labi, ja no viena āliņa 2, augstākais 3 asars izmakšķerēja. Bet tā, cops bija diezgan labs. Teikšu, tā ir smuka asar pieķērās. Parādā. Šitāds skaistums. Te vēl bija tādi. Tādi 20, 25 tādi. Daži bija arī mazāk. Visādi. Viņā tagad sasaluši akmenī. Laukā jau ir mīnus. Diezgan liela. Un pieķērās. Tā. Ķērās pārsvarā uz šitiem te stumšu mormišku. Tumšā krāsā bija mormišku. Uz gaišo nebija tik labas copas, bet uz tumšo bija vislabākās copas. Šito te mormišku līdz parādīšu, uz kādu mormišku ķērās. Vislabāk man šodien. Šitādi te
Beidz raustīties. Apsal, izvilk ārā apsal. Uz tādu, uz šitā te tumša, te tāda balta acīta galā. Gaišumiņš, uz tādu. Šodien vislabāk gāja. Dažādas mormiškas tur pamēģināju, bet tā man strādāja vislabāk, tāda interesanti. Tā. Ko vēl var pateikt? Nu, pirmais jau, protams, jāzina, kur viņas ir. Tās zivs, jo no rīta es aizgāju makšķerēt upē bišķi uz augšu, tur tuvāk tiltam. Tur vispār neviena ziva nebija, nerādīja ne dīpri, ne cops bija. Bet izrādās, viņi te bišķi zemāk ķerās. Un tad atbrauc uz šito vietu, un tad jau cops sākās. Un skaisti asars samakšķerēja. Tā, nu jā, labi. Urbis nokalpoja arī labi, beigās apsal. Ar vienu bateriju pietika visai dienai. Tā. Tā nebija. Nevar teikt, ka tas ķīnietis būtu slikts ļoti. Nezinu. Nē, urbis ar tādu. Ar tādu. Bet man šitas garums patīk. Nav pārāk tev šitā te jātur skrūmašīna 75 cm garš. Ar visu skrūvi ir normāli. Un šogad jau ir tik milzīgi biezs ledus. Pārsvarā mums tik biezs ledus nav. Tā mēs te capējam. Arī plasmas šitā te ir labāk kā metāla. Šitā tik dikt neapliek. Kā metāls tā apliek, kad nevar izstīrīt āliņu. Tāpēc plasmas bišķi labāk ir. Nu jā, labi ir. Šodien tā arī beigšu stopēt. Un sapauņājos arī somiņi ritīgi noderēja. Somiņi arī noderēja, kad jau baterija vēl sildās. Pils kabatas visiem piebāstas gadžetiem. Neko, ir jau ok. Labi ir. Tad jau tiekamies atkal pie ūdeņiem. Kaut kur citā vietā patīk uzspiež tīkšķīt, abonēt kanāliņu. Nu jā, čau visiem, lai jums labs cops sanāk. Jā, esmu jau palicis te pēdējais, viss jau aizbrauc prom, kas te vēl makšķerēt, vairāk makšķerēt, viens jau makšķerēt. Nu jā, labi, tas tā, pietiks ar to filmēties. Nu jā, šitā te izskatās apkārt vakarā.